Lai veiktu biļešu iegādi uz izvēlēto pasākumu, jums jādodas uz biļešu servisa e-veikalu www.biļešservis.lv, jāizvēlas pasākums ievadot tā nosaukumu meklētājā vai meklējot pēc kategorijām. Izvēloties kādu no kategorijām, tiks piedāvāti visi attiecīgie pasākumi, kur ir pārdošanā, un jāizvēlas pasākums, uz kuru vēlaties iegādāties biļetes. Attiecīgam pasākumam redzams tā norises datums, cenas un apraksts. Izvēloties pirkt, tiks parādīts viss pieejamās cenu kategorijas. Gadījumā, ja jums ir īpašais atlaides kods, tad tas jāievada attiecīgajā logā un būs pieejams papildus īpašās cenas konkrētam pasākumam. Lai turpinātu iepirkšanos, zāles plānā jāizvēlas konkrētais sektors un cenu kategorija. Izvēlētajā cenu kategorijā vai sektorā redzams, kuras vietas ir pieejams. Ja esat reģistrējies biļešu servisa e-veikalā, tad ierakstiet savu lietotāju vārdu un paroli. Turpinājumā jāizvēlas biļetes saņemšanas veids e-biļete, biļetes izņemšana noteiktā kasē vai biļetes saņemšana ar kurjeru. Pirkuma grozā ir redzamas izvēlētās biļetes un summa. Gadījumā, ja vēlaties par pirkumu norēķināties izmantojot biļešu servisa dāvanu karti, ievadiet tās kodu attiecīgajā logā. E-veikalā iegādātajām biļetēm tiek piemērota apkalpošanas maksa 60 eiro centi par katru biļeti. Zemāk ir redzama gala summa, kas jāmaksā par biļetēm. Pirms maksājuma veikšanas iepazīstieties ar biļešu servisa interneta veikala lietošanas noteikumiem. Kā maksājumu par biļetēm var izmantot jebkuras bankas debitkarti vai kredītkarti. Maksājums var veikt arī ar internetu banku starpniecību. Citadels banka, DNB banka, SEB banka, Svetbanka un Nordea banka. Kad ir izvēlēts maksājuma veids, tas tiek veikts attiecīgās bankas internetu bankā vai gadījumā, ja maksājums tiek veikts ar maksājumu karti, tad First Data maksājuma lapā. Ja iegādājāties e-biļeti, tad pēc veiksmīga maksājuma veikšanas uz jūsu e-pastu tiks nosūtīta PDF biļete. E-pastā kā pielikums būs biļete, kā arī maksājuma rēķins. Iegādāto biļeti var apskatīt arī biļešu servisa e-veikalā, augšējā labajā stūrī izmantojot Mans konts. Šajā sadaļā redzami notikušie pasākumi, kā arī tuvojošies pasākumi, uz kuriem esat iegādājušies biļetes. Veiksmīgus jums pirkums un labus un patīkamus pasākumus www.biļešservis.lv.